Par spīti faktam, ka Latvijā jau atgriežas gaiputni, 4. martā Vecpils trasa Liepājas pusē bija gatava aizvadīt folkreiz ziemas seriālu noslēdzošo sacīksti. Pēc skaita šodien 3. sacīkstē ierindā bija arī trases saimnieks, Kaspars Džeriņš, viens sniegums viņam nekāds. Visi priekšbraucieni aizdīti ar dubļos aizmestu logu, turklāt sava dēla Sanda Džeriņa ēnā. Pa priekšu Sandim gan es nevaru pabraukt. Kājas laikam pa stīvs ir. Varbūt tā mašīna arī švakāka, Sandim tā teikt labākā tehnika. Nē, es to mašīnu pats taisu, man tas pedāls nespiežās. Man kaut kā gribās nedaudz pietaupīt, lai bukts nebūtu jābuktē un apmēram tā. Nekas, atšķirībā no dēla, viņš ar šādu braukšanas manieri iekļuva finālā. Tur viņš finišēja 8., jo skriet jau nevajadzēja. To pierāda kaut vai Edgara Mežezeru Kūlēns vienā no kvalifikācijām. Ar pilnu joni neredzot neko caur dubļos aizmesto vējstiklu, Edgars ātri attapās vēkšpēdus. Tā gadījās. Aizmet stikls pie starta, nepaspēja notīrīt, un kur te vairs redzēt, kur jābrauc. Tā arī parāva pa krūmiem. Tikai tagad no spēles es izslēgu. Neko, tas jau, viss jau taisnāts. Labi, šitais varbūt neizskatās pārāk taisāms. Ar redzamības problēmām cīnījās arī Renārs Ēģis. Pēc neapmierinošā snieguma sākotnējos priekšbraucienos augsta likme tika likt uz pēdējo kvalifikāciju. Tur izrauta līdera pozīcija vien vēlāk, tā pazaudēta piebremzējot. Tāds īstenībā izdevās, riepa izvēle bija pareizā, bet kā sāka, ūdens izbeidzās un dabūja visu braucienu braukt, var teikt, neko neredzot. Pa šķirbiņā atvēra durvis un kaut pastījos tā un centos nobraukt uz galam lēnām ļoti. Dubļi, daži savu tomēr arī, un ūdens kaut kur uz īstu aizgāja un sanāca tā, ka nebija vairāk. Cietējos nebija Ēģis vien. Brēnguļu uzvaru atkārtot mēģināja Artūrs Vecgailis. Finālā pirmā starta rinda tika nodrošināta, tomēr šāds rezultāts sasniegts milzu pūlēm. Uzvarēts jau tikai viens no priekšbraucieniem, kad aiz viņa masu sadursmē iekļuva visi sekotāji. Pārējos iebraucienos Vecgailim švakāk. Forši! Vajadzēja lielākus ratus, vinču un toču būtu laikā. Jā, jo tagad tie pietrūkst. Te ir tā, ja neizrauj priekšā, tad cerība tikai uz to, ja kāds paliek kaut kur malā. Pirmajā priekšbraucienā jau sanāk. Nebija tādi traki dubļi. Pa priekšu aizbrauc, tāpēc aizbrauc arī. Nav ko bēdāt. Tādos pašos apstākļos startējošais Rihards Dainis pamanījās uzvarēt visās kvalifikācijās. Trases bīstamākās vietas viņš vienkārši izbrauca saudzīgāk. Visas kvalifikācijas uzvarētas šajā dienā. Skatīsimies, mašīna tagad burbuļo, mēģina novērt pēdējos defektus, lai uzvarētu, principā. Tās burbuļo? Sadalītājā ūdens tika iekšā. Sāka burkšķēt un viss. Vairs nevar iedarbināt, bet būs kārtībā. Kā redzam, trase ir gandrīz vai neizbraucama un jācenšas ir apbraukt peļus, ko citu teikt. Kaujinieciski noskaņots uz uzvaru bija arī Raivis Riekstiņš. To pierādīja priekšbraucieni, kur aizvadīta nesaudzīga cīņa ar folkreiz kopvērtējumā labāko Mārtiņu Starku. Tad Riekstiņš iedeva dunku sānos Starkam, tad atkal Starks atspēlējās. Jā, lai viņš saprot, ka tur nekādas vieglās uzvaras nevar nākt. Tā kā izskatījās no malas, ka te drusku bija pieredzis, ka kaut kā viss pa vieglu nāk un cīnamies, protams. Skaties, ka nenorauj melno karogu. Nebija pa ko. Startā aizgājām, visas muka rindiņā. Tālāk šinīs dubļos tīra veiksme. Šī folkreisista dalība finālā pietrūka. Viņš, esot turpat labāko sešniekā, noteikti būtu sagādājis skaists moments, taču pirms fināla Riekstiņa auto nebija iedarbināms. Nekas jau līdz tam. Sacīksts galvenā cirka mākslinieka titulu bija iegūs Viesturs Saukāns. Pirmajā priekšbraucienā viss zaudēts grūstoties ar Jāni Kritski. Otrajā kvalifikācijā atkal paša kļūda. Viesturs atapās uz sāniem. Ieraudzīja ļoti labu veidu, kā aizbraukt no visu tā bariņa un kaut kādā laikam vai nu peļķē trāpīja, vai tomēr kāds bija bišķīt priekšā un aizlēja logus tā, ka pilnīgi neko nesaprot. Un tad tur kaut kāds ņegu. Tad zinu, ka bija kājām gaisā, tad zinu, ka atkal bija kaut kāds sitiens pret kaut kuriem un atkal bija uz riteņiem. Praktiski esam šajā pasākumā zaudējuši vienu riteņa disku, kurš bija tāds tā kā ģitāra tagad uztaisīts. Zaudēts gan tika vairāk. Arī pēdējā priekšbraucienā Saukāns pamanījās apmest Kūleni, un te nekas glābjams nebija. Ja par finālu, tad te līdera pozīciju uzņēmās Rihards Dainis ar Artūru Vecgaili.
Vajadzēja gan būt cīņai starp 3 pirmajā rindā startējošajiem, taču šis 3. Ermīns Vācietis pēc starta sastapās ar ķībeli, nestrādāja loku tīrītāju un tamdēļ viņš apstājās. Nekas. Interesanti bija skatīt arī līderu cīņu, un tajā uzvarētājs Vecgailis. Startā aizmirsu vispār loku tīrītājus ieslēgt, tā kā bija jau pie pirmā līkuma, viss bija tā ciet, gāze pilna. Labi, ka pirmajā aplī iebrauc Džokeri ar Daini mazo. Un tad sāku ķert viņu, redzēju, ka viņš dažās vietās baigi bremzē, bet tā kā man gāze nost neņēmās, man bija bremze tikai bišķi jāpietur, tā noķēru. Tiku garām un aizbraucu. 2. vietā finišējušais Dainis jaunākais gan nebēdā. No starta kā pirmais aizbrauc tieši viņš, taču arī 2. vieta esot laba. Īstenībā sanāk, ka pēdējo reizi godu piedestālu kopējās kāp tieši Vecpilī, un atkal es esmu Vecpilī un atkal uz piedestālu. Bet nebija par vienkāršu, ko? Nē, cīņa finālā bija līdz pēdējiem metram ar Vecgailu. No Džokera viņš nāca ārā, un viņš man izspieda ārā, un vairāk nevarēja tikt klāt viņam, jo piemet pilnu dubļiem stiklu. Skaistu cīņu par 3. vietu aizvadīja Aigars Darmakovičs ar Mārtiņu Starku. Pirmajam no rīta gan garstāvoklis nebija labākais. Pirmajā priežocienā taču piedzīvot izstāšanās, priekšpusi sadauzot pret Raivo Jasonu, bet aizmuguri sabuktējot pateicoties dziedātājam Valteram Frīdenbergam. Taču finālu Darmakovičs uzsāk kā 3. Bija, jā, grūti gonga, bet galvenais ir saņemties, un tad to lietu var novest līdz galam. Jā, ripoja, Starks aizmugurē un jutās tik pārliecinoši un droši. Jā, dažreiz gadās arī, kad noslāpst mašīna trasē, un tad sanāk, ka kāds tiek garām. Ka bremzē, tad uzreiz pa nāžiem, un tad motors, diemžēl, negriežās. Pēc Darmakoviča noslāpšanas 3. vietu iegūst Starks. Mārtiņam par to priek lieli. Šādi viņš kļuvis par šoziem labāko folkreisistu. Teorētiski jau it kā pietika ar 7. vietu. Vajadzēja 7. iznāca 3. Tomēr veiksme bija arī šodien pie manis klāt. Jā, tiesa sākumā nebija 3. pozīcija. Jā, Darmakovičs bija panācis, tad viņš kļūdījās, es kļūdījos, un tad viņš kļūdījās. Un tad es viņu apzinu, kļuvu 3. Prieku neizmēroja. Liels prieks, jo gads ir apgājis, kā es tikai uz folkreisā sāku braukt, un šitajā trasē viss man ir. Jā, te pirms gada debitēts, gūt arī pirmā uzvara, un Starks šajā trasē kļuvis medaļnieks. Paralēli folkreisam notika arī iebrauciena autokrosa mašīnām. Visi kā viens apriepoti ar sporta ražu riepām. Te pēc 3. uzvaras šoziem tiecās Andris Kļava, tāpēc taujājām Artūram Bāriņam, vai Kļava ir noķerams. Ir iekšā, bet kārtējo reizi, kā nāk fināls, tā sākās kaut kādas problēmas ar mašīnu, un tie dubļi, ja neizcer startu, tad ir šo. Bet, skatīsimies, finālā, kā pirmā rinda ir, centīsimies. Mazliet forši starts parāda, būs gan labi. Tas pirmais līkums tik strauji pienāk. Tad viņš strauji, tad būtu viss kārtībā, bet tas, ka logu aizmet ciet momentā un malas ļoti bīstamas. Kļava uz sevi augstas likmes nelika. Visi šeit tiecās izrauties vadībā jau pirmajos trases metros, un kaut vai priežvilcienos, kas par silnieks, tamdēļ tarnēja trases malā esošo sniega vīru. Trase tādi ar mainīgu segumu, un redzēs, kā vēl finālā būs, jo varbūt būs 2-litrīgiem mašīnām priekšo kaut kā. Var nesanākt starts, un pēc tam apdzīt ir, ja tu esi palicis 2., 3., visu laiku met logas ciet, un apdzīt ir, var teikt, neiespējām. Tad pastāst mums, kuru pusi izvēlēsies? Iekšmolu ņemšu, jo es 2 reizi no turienes startēju un sanāca, ka es izcēlu startu. Kļava finālā startu izcēla arī šoreiz. Cīņu par 2. vietu atstājot Bāriņa un Silnieka rīcībā. Tajā vinnētājos Bāriņš, par ko viņš priecīgs. Viss varēs būt arī savādāk. Pirmā dabēja foršu startu, pēc tam it kā starts bija ideāls, bet bišķiņ pa īsi un Kļava tika priekšā. Sanāca Silnieka dalīt to 2. pozīciju, tur pats 100 metrus tālu. Jā, bija interesanti, tikai redzēju viņa jumtu savā stiklā, bet interesanti, kā viņš neapgāzās. Bet tā nebija cita iespēja, bija jāgriež priekšā un jāmēģina noturēt 2. pozīciju. 3. vietā šoreiz Oskars Trojka, vietēju amatīru maču braucējs, kuram arī jāuzsit uz pleca. Fināls taču uzsāks pēdējā vietā, nobremzējot pirms Bāriņu un Silnieku duelī izstumtās riepas. Taču Silnieks iekļuva kupenā, Astrauskas apdzīts un Oskars šeit 3.